Tā, labrīt! Būs jau pagājušas 2 minūtiņas kopš mūsu tikšanās oficiālā sākuma. Domāju, ka mēs varam arī sākt. Ļoti lielas daļas vēl nav, bet cerēsim, ka tikšanās gaitā visi pārējie arī pievienosies. Mani sauc Anna, esmu klientu attiecību nodaļas vadītāja uzņēmumā Agronom. Ar lielu daļu no jums jau esmu pirms tam runājusi, un ar lielu daļu tā komunikācija vēl ir tikai priekšā. Tikšanās sistēma tad būs tāda, es iešu cauri moduļiem un rīkiem, kuri tātad pēc jūsu pildītajām anketām vairāk izcēlās un par kuriem jūs vairāk jau sabalsojāt. Tie, kuri netika pieminēti un par kuriem jūs nebalsojāt, ka ir aktuāli, par tiem tad mēs arī nerunāsim. Tā. Jā, un tad droši, ja rodas jautājumi par konkrēto nodaļu, par kuru runājat, droši arī jautājiet, man atvērts blakus ir arī čats. Es uzreiz redzēšu, ka jautājumi tiek uzdoti. Pēc katras nodaļas uz pāris no tiem es arī atbildēšu, jo laika ir tik, cik ir. Ja nu gadījumā nepaspēšu sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, tad droši var rakstīt pēc tam arī e-pastā vai zvanīt uz klientu apkalpošanas numuru. Atbildes mēs parādā nepaliksim. Tā. Dalīšos es arī ar ekrānu. Tā, ja man, protams, viņš atļaus to darīt. Tā, sekundīti. Jā, tagad būtu jābūt redzamam ekrānam. Tā, šo mēs varētu nolaist. Tātad šobrīd varam redzēt to, ka atvērta mums ir sezona 22-23. Tātad, respektīvi, tā ir pagājušā sezona. Iedomāsimies, ka šobrīd tāda mums ir situācija, kad esam saņēmuši jaunos LED shape failus un vēlamies tātad ielikt tos sistēmā, lai mums jau būtu visa aktuālā informācija, kas ir kultūra augi, lai lauks izskatītos tā, kā mums viņš realitātē izskatās, kā arī, lai būtu tātad pareizais platības. Ko mēs darām tādā situācijā? Tātad dodamies uz šo tekošo sezonu, kas ir 23-24. Tātad mūsu sezona ir vienmēr 2 gadi, un ladā tas būs vienmēr 2. cipariņš. Šis ir ļoti svarīgs solis importam, lai nesajauktu tātad šos te shape failus un neimportētu, piemēram, pagājušā gada laukus šajā sezonā. Tātad lauku importu mēs veicam caur sadaļu lauki, imports, eksports. Tātad te mums ir iespēja ievietot laukus, kas ir pie importa, savukārt pie eksporta mums jau būs daudz un dažādas atskaites. Sāksim tad ar lauku importu. Tātad, kas mums ir jādara? Pie ievietot laukus spiežam sākt. Te mēs vienmēr pārliecināmies, vai esam pareizajā sezonā. Tātad šī tekošā būs 23-24, ledā tā ir 24. Atzīmējam to, ka mēs vēlamies augšuplādēt shape failus tikai šajā 23-24 sezonā un izvēlamies uzņēmumu. Tātad šobrīd var redzēt to, ka es strādāju ar apvienotajiem uzņēmumiem, kas ir Liepas un šis otrs uzņēmums. Šodien strādāsim ar manu otro uzņēmumu. Tātad vienmēr pie katras darbības mums ir jāizvēlas, vai mēs vēlamies nākotnē tātad darīt to ar abiem apvienotajiem vai ar kādu atsevišķi. Šobrīd tātad es izvēlos savu otro uzņēmumu. Uz nākotni arī, ja jūs piemirstat, kā tātad imports ir veicams, tad te ir arī maza pamācība un video. Šobrīd tātad mēs veicam lauku reimportu, un tāpēc mums interesēs tieši 2. video. Ko nozīmē reimports? Tas nozīmē to, ka mēs iepriekš jau esam sistēmu lietojuši, un mums lauki jau ir citās sezonās. Bet, ja mēs, piemēram, būtu jauni lietotāji un šī būtu pirmā sezona, tad mums interesētu tieši 1. video. Tātad tas, kas standartā mums jādara, ir jādodas uz LAD mājaslapu.
Tur mēs ielogojamies, klikšķinam uz platību maksājumiem, izvēlamies iesniegumu sarakstu izdrukas. Konkrētajā gadījumā mēs tātad izvēlamies 24. sezonas izdrukas, rītinam uz pašu apakšu, kur mums tātad ir platību maksājumu iesniegto lauku shapefiles, un tātad lejuplādējam viņu datorā. Tad, kad tas ir izdarīts, mēs šo te šeifēliņu augšuplādējam ar šo te zaļo podziņu. Tātad kur man viņš jau ir, es viņu izvēlos un turpinu. Tā te būs sekundīte arī jāuzgaida, jo šeifēlā lauku ir daudz. Tātad pirmajā solī mēs izvēlamies laukus, kurus vēlamies importēt, jo mēdz būt situācijas, kad visu šeifailu mēs ielādēt nevēlamies, bet kādu konkrētu lauku. Tad mēs atklikšķinam tos laukus, kurus tātad mēs nevēlamies importēt. Bet tā kā šajā konkrētajā sezonā mēs vēlamies visus, tad mēs jau dodamies tālāk. Kā jau minēju, mēs veicam reimportu, līdz ar to mums otrais solis būs lauku saskaņošana. Ja mēs importējam laukus pirmo reizi, mums šīs saskaņošanas nav. Tātad te ir arī apmācība, kā tas ir darāms un video. Bet spiežam tālāk, un tagad jau būs šī lauku salāgošana. Tātad te mēs klikšķinam šajā lodziņā uz lauka, kuru mēs vēlamies saskaņot ar jauno importa lauku. Tātad šādi jau izskatās lauks jaunajā šeifēlā, bet pagājušajā sezonā viņš izskatījās šādi. Un ar šo soli tātad programma lūdz apstiprināt to, vai tiešām šis ir pareizais lauks, jo viņš tad viņu saskaņos. Jā, un kā var redzēt, arī tātad iemesls, kāpēc notiek saskaņošana, ir tātad tā neatbilstība platībās. Tā būs mums vēl 9 lauki jāsaskaņo. Jo, piemēram, mēdz būt situācija arī, kad, pieņemsim, pagājušajā sezonā lauks ir pārdalīts uz pusēm, un te, pieņemsim, būtu lauks 45, 46, un te jau ir lauks 51. Respektīvi, tas nozīmē to, ka šajā sezonā mums 2 lauki ir tikuši sapludināti un apvienoti, līdz ar to tātad sistēma prasa, vai šie 2 iepriekšējie lauki ir tas pats, kas šis konkrētais. Un tātad situācijā, ja viņi ir 2, tātad mēs ieklikšinam gan vienu pusi, gan otru un apstiprinam. Tā, palikuši vēl 3 lauki mums ir. Un šis arī ir ļoti nopietns un svarīgs solis, tāpēc te arī vajag rūpīgi pievērst uzmanību, vai tiešām tie prasītie lauki ir tie, kas ir jaunajā šeifēlā. Pastāstīšu arī par šo trešo soli. Ļoti svarīgi tātad mums ir šī kolonna, kura jautā tātad, vai šis no Lada importētais kultūra augs ir šis, kas ir mūsu sezonā. Te var redzēt to, ka šīs kultūras mums ir nolasījušās un viss ir skaisti, bet mēdz būt situācijas, kad šajā kolonnā mums ir iespēja izvēlēties vēlāk. Ja nu gadās tā, ka tiešām mums ir šis izvēlēties vēlāk, mums ir jāspiež virsū un jāizvēlas kultūra augs, kurš jau te ir zem kultūra auga nosaukums no importētā šeiffaila. Tagad varu pastāstīt to, ka tās kultūras, kas nenolasās, ir zirņi, kā piemēram tātad Latvijas šeifēlā viņi ir zirņi, mums tas ir sējas zirņi, tad vajadzētu ielikt sējas zirņus un apstiprināt. Tāpat nenolasās arī rudzi un kāds no ārzemē sētajiem zālājiem. Tā ka katru reizi, kad mēs ejam cauri, rūpīgi paskatāmies un saliekam šīs te kultūras, jo šajā posmā to ir izdarīt vieglāk nekā vēlāk. Tagad, kad esam tātad apstiprinājuši visas kultūras, spiežam apstiprināt, un tad arī mums ieimportēsies visi jaunie lauki sezonā 23-24.
Jā, un tad, kad mēs ieimportējam laukus konkrētajā sezonā, būs tā, ka, pieņemsim, mums ir jauni lauki parādījušies tikai šajā sezonā, bet viņi ieimportēsies arī iepriekšējās un nākotnes. Tā te var redzēt to, ka tātad ir mums visi lauki pa kultūrām ar jaunajām platībām un jaunajiem izskatiem. Un tātad tas, par ko es minēju, ka mēdz būt tā, ka mēs importējam laukus konkrētajā sezonā, bet viņi tātad parādās arī pagātnes un nākotnes sezonās. Piemēram, 23, 24 sezonā mums ir parādījušies jauni lauki, bet tad, kad mēs aiziesim uz pagājušo, redzēsim, ka rekur ir nav saplānots. Tātad tie ir lauki, kuri nebija pagājušajā sezonā. Lai nejauktu šie jaunie lauki galvu un lai tā tad nestāvētu arī pie pagājušās sezonas, viņus ir iespējams noarhivēt. Arhivēt laukus, tātad mēs varam caur lauku sarakstu. Ļoti bieži ienāk jautājumi, kā mēs varam izdzēst laukus, bet uzreiz pastāstīšu to, ka izdzēst laukus nav iespējams, viņus ir iespējams noarhivēt. Un kā tas ir darāms? Tad spiežam uz lauku saraksta un redzam to, ka te kultūraugs nav izlemts, respektīvi tukšumiņš, tātad tie ir nākošās sezonas importētie lauki, kuri nav šajā sezonā. Mēs spiežam parādīt detaļas, un tev ir skartiņas, mums ir iespēja lauku noarhivēt. Spiežam arhivēt un izvēlamies rūpīgi sezonu, kurā mēs to varam darīt. Tātad mēs izvēlamies, vai tā ir tikai konkrētā sezona, kurā vēlamies arhivēt lauku, vai tā jau būs šī sezona un nākotne, vai pagātne, šī sezona nākotne. Tā kā nākošajā sezonā lauks oriģināli mums ir iekšā, tad mēs nākotni neņemsim un izvēlēsimies tikai šo sezonu, jo šajā sezonā lauka nebija. Tātad mēs apstiprinam un ejot atpakaļ jau uz lauku sarakstu, mēs redzam to, ka tev ir šī trešā lauka bez kultūrauga nav. Gadās, protams, situācijas, ka esam noarhivējuši nepareizo lauku, ko tad darīt tad? Rekur mums ir iespēja tātad uzspiest, lai parādītos arhivētie lauki. Mēs uzspiežam virsū, nodinam uz pašu apakšu, un te jau mums būs arhivētais lauks. Un ja mēs vēlamies, lai viņš mums tā tad atarhivējas un atjaunojas, mēs atkal spiežam parādīt detaļas un spiežam atjaunot lauku. Tā kā mēs arhivējām tikai konkrētajā sezonā, mēs jau tad arī atarhivēsim sezonā 22, 23. Tātad apstiprinam, un lauks jau mums ir atjaunojies. Tātad tā notiek tā saucamā lauku dzēšana, tad, kad mums kaut kas ir liekas. Tā. Dosimies atpakaļ uz karti, ātri parādīšu arī to, kā ir iespējams laukus atdalīt un apvienot, jo arī šie jautājumi ir bieži uzdoti. Piemēram, paņemsim lauku 79 un zinām to, ka tagad ir situācija, ka tas lauks ir uz pusēm. Tātad mēs spiežam lauku pārdalīt. Un vēl Var lūdzu uzvest kartupeļus maisā, vai ir maisa? Man liekas, nav. Jā, kādam ir ieslēgts mikrofons. Jā, tātad velkam līniju pāri tai vietai, kur mēs lauku vēlamies sadalīt uz pusēm. Līnija ir uzvilkta, spiežam tālāk. Un varam redzēt to, ka lauks jau mums ir divās daļās. Te ir pirmā daļa un otrā. Šajā solī mums ir jāizvēlās tātad kultūraugs, kāds ir uz tās viena lauka daļas un otras. Varam redzēt to, ka lauka nosaukums veidojas jau no esošā, respektīvi 79 ir lauka iepriekšējais nosaukums, tāpēc tad ir 79.1 un 79.2. Līdzīgi arī ar lauka nosaukumu, bet bloka numurs paliek viens un tas pats. Savukārt platība tātad automātiski izrēķinās mums pārdalot lauku. Ja ir kaut kas mums platībās nepatīk, piemēram, tas nav 2,25, bet gribam 2,3, mēs droši to varam arī saglabāt. Un spiežam tālāk. Un tātad parādam, kurā sezonā mēs lauku gribam pārdalīt. Ja, piemēram, mēs zinām, ka lauks tā izskatīsies šajā un visās nākošajās sezonās, tad mēs spiežam šo un nākamās un saglabājam. Tātad esam lauku pārdalījuši. Līdzīgi ir arī ar lauku apvienošanu. Paņemsim, piemēram,
Lauku 1. Lauks 1 šogad mums būs apvienots ar lauku 2, tāpēc mēs uzspiežam, atzīmējam šo te vienu lauku, spiežam apvienot. Un tā tad izvēlamies otru lauku, ar kuru tas tiks apvienots. Spiežam tālāk. Un tagad varam redzēt to, ka jau lauks ir kopā un arī platība ir nomainījusies, apvienojot abus laukus. Tātad šeit mēs atkal izvēlamies kultūra augu, apstiprinam lauka nosaukumu. Šobrīd tas ir 2.1, jo lauka nosaukums bija 1. Arī lauka numurs apvienojas, un tātad bloka numuri saglabājas abi. Platība ir apvienojusies, un te mums ir iespēja izvēlēties uzņēmumu, kurā tātad mēs šo te lauku vēlamies saglabāt. Šoreiz tas būs mūsu otrais uzņēmums, un spiežam tālāk. Un arī šeit izvēlamies, piemēram, ka lauks būs apvienots tikai šajā sezonā. Un spiežam tālāk, un viņš automātiski saglabājas. Jā, tā ka tas ir ar lauku apvienošanu sadalīšanu. Tātad sarakstā tas, kas mums ir svarīgākais, tātad šeit mums ir iespēja pārsaukt laukus, un tātad pieņemsim lauks 1, mums būs, pieņemsim, kalni. Tāds nosaukums būs gan pagātnē, gan šajā sezonā, gan nākotnē, un saglabājam. Un šādi saglabājot, jā, tātad kļūda ieliksim, ka kalni būs tikai šajā sezonā. Jā, un redzam, ka viņš ir saglabājies. Te mēs redzam arī lauka numurus, platības, kultūra augus, uzņēmumus, kurā ir konkrētais lauks, jo man ir apvienotie uzņēmumi, kā arī detaļas. Detaļās mēs varam tātad lauku noarhivēt un arī izdarīt tādu foršu lietu, kā piemēram zinām to, ka piemēram šobrīd mums šim laukam ir klāt nācis te ķeksītis, mēs droši varam spiest uz šiem te bumbulīšiem un viņus ar viņu palīdzību tātad pamainīt lauka robežas. Respektīvi nolikt viņas tā, kā realitātē ir, piemēram, ka nācis ir šis gabaliņš jau laukam klāt. Un tad mēs izvēlamies, piemēram, ka tas ir tikai šajā sezonā un saglabājam. Un tagad jau mums lauks izskatās šādi kopā ar visu to samainīto gabaliņu. Tātad lauki mums ir ieimportēti. Dosimies tālāk pie atkal importa eksporta, bet šoreiz pie eksporta. Tātad par atskaitēm. Šajā sadaļā mēs varam iegūt tādas atskaites kā lauku vēsture, auga aizsardzības līdzekļu izlietošanas uzskaite, kultūra auga mēslošanas plāns, šeit faili un uzņēmuma karte PDF formātā. Tātad pārbaudīšu, vai esmu ievietojusi uzdevumus. Tā. Uzdevumi mums ir 75, tāpēc jā, viss kārtībā arī atskaitēs mums jau kaut kas būs. Tā, šo mēs notīrīsim. Un tātad, lai izveidotu atskaiti, tas, kas mums ir jāizdara, tātad jāizvēlas uzņēmums un sezona. Izvēlamies 22, 23, jo jaunajā sezonā es vēl strādājusi programmā neesmu, un uzdevumi mums būs pagājušās sezonas. Spiežam tātad izveidot atskaiti. Un šobrīd viņa veidojas, un tad parādīsies zaļa poga ar iespēju atskaiti lejuplādēt. Tātad poga mums ir aktīva, spiežam lejuplādēt, un tātad atskaita mums ir ieimportējusies datorā. Tagad mēs viņu atvērsim, paskatīties ļoti ātri, kā viņa izskatās. Tātad te var redzēt to, ka neesmu aktīvi pildījusi informāciju par pašu uzdevumu, tāpēc arī šie te lodziņi mums ir tukši, bet ja jūs būsiet aktīvi pildījuši visus uzdevumus un uzņēmuma informāciju, tad te viss jums arī būs aizpildīts. Tātad pirmā lapa mums ir tāda tā kā kopīgā informācija par uzņēmumu kopumā, un augšā tātad mums jau ir atsevišķas cilnītes ar katru lauku. Tā kā rekur var redzēt, tātad katram laukam atsevišķi ir sava lauku vēsture. Ļoti bieži ir jautājumi tātad par to, ko man darīt, ja ir informācija, kuru es negribu norādīt lauku vēsturē. Par to tātad mēs arī neuztraucamies. Tātad
ļoti viegli mēs varam izdzēst vai pievienot mums vajadzīgo informāciju, ņemot vērā to, ka tas ir klasiskais Excel fails. Tātad pilnīgi visas mūsu atskaites lejuplādējas Excel failos. Tātad, ja pieņemsim, mēs negribam lauka vēsturē norādīt atskaiti par 10. lauku, mēs uzspiežam un izdzēšam. Un tā, ka tagad lauku vēsture konkrētajam laukam mums ir pazudusi. Līdzīgi arī par kādu konkrētu rindu vai kolonu. Arī to mēs varam izdarīt un pieņemsim izdzēst kādu no uzdevumiem. Rekur, pieņemsim, mēs negribam norādīt pamatkultūra augu sēšanu, uzspiežam virsū un izdzēšam. Tāpat arī ir ar kolonnām. Tā ka par katru lauku šādi skaisti mums ir atsevišķi parādīta lauku vēsture. Tā. Šo mēs nesaglabāsim. Ļoti līdzīgi ir arī ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzskaiti. Diemžēl šajā atskaitē neesmu nekādu informāciju savadījusi, bet tīri, lai saprastu, kā tas tomēr ir. Tātad kaut kādi līdzekļi man ir lietoti, līdz ar to viņi man arī šeit uzrādas. Tātad te ir vispārīgā informācija par uzņēmumu, kopējās platības, iepirkti augu aizsardzības līdzekļi un tātad šie līdzekļi, kurus jau esmu lietojusi uz laukiem. Te varam redzēt tātad līdzekļa nosaukumu, kopējo izlietojumu, datumus, laukus, platības, kultūra augus un visādu citādu informāciju. Un tieši tas pats ir arī šeit. Droši varam dzēst un pievienot informāciju, kuru jau vēlamies pievienot. Tā, arī šeit failus mēs tādā pašā veidā varam iegūt šādi lejuplādējot un izvēloties. Tātad pieņemsim, vai mēs šeit failā vēlamies visus redzēt laukus vai arī kādu konkrēti. Tāpat arī ir ar uzņēmuma karti PDF formātā. Vai mēs vēlamies redzēt, pieņemsim, tikai vasaras kviešus vai ziemas vai visus kopā. Un šādi tātad atzīmējot, kartē rādīsies tikai tie lauki, kurus mēs atzīmējam, un izkopējot tātad šo te karti, mēs arī uz šiem konkrētajiem laukiem tātad varam plānot uzdevumus. Tā, par eksportu tas arī būtu viss. Ļoti ātri parādīšu arī sākuma lapu, tur nekas daudz nebūs, bet te var redzēt tātad mūsu kopējo aramzemi, kura sadalīta ir pa kultūra augiem un tātad arī to procentuāls iedalījums. Tātad mums ir katrai kultūrai norādīta platība un to procentuāls iedalījums. Tālāk dosimies uz kultūra augiem. Tātad kultūra augu plāns. Šeit būtiski tātad pieminēt ir to, ka līdz mums nebūs uz lauka atzīmēts kultūra augs, mēs uzdevumus pievienot nevaram. Piemēram, ja es atvēršu sezonu, kurā man nekas nav savietots, redzēsim to, ka lauki mums ir, platības arī. Platības ir no iepriekšējiem shape failiem, bet tātad kultūra augu mums nav. Ejot uz uzdevumu pievienošanas iespēju, tātad rāda to, ka pirms uzdevuma plānošanas mums ir jāzina, kas aug laukos. Tātad mums ir jāievieto informācija par kultūra augu vai caur kultūra augu plānu, vai arī caur šo pašu karti. Tātad kultūra augu plānā tas darāms ir tā, ka redzam to, ka ir divas strīpiņas, respektīvi kultūra augs nav norādīts konkrētajam laukam, mēs spiežam virsū un izvēlamies kultūra augu. Pieņemsim, tās ir bijušas auzas. Tātad kultūra augs mums ir izvēlēts, varam norādīt arī to, kas notiek ar salmiem un izvēlēties arī šķirni. Ir situācijas, kad pieņemsim vēlaties izvēlēties šķirni, bet viņa nav pieejama. Tātad izejam cauri, saprotam, ka viņas te nav, droši tad var rakstīt man caur šo te čata lodziņu, jums katram vajadzētu profilā viņam būt, rakstam pieņemsim sveiki, nav tādas un tādas šķirnes auzām. Es uzreiz uzrakstīšu tātad atbilstošajai komandai, lai šķirne tiktu pievienota. Šķirne tiks pievienota un jūs to droši varēsiet izvēlēties. Tātad tagad, piemēram, izvēlēsimies šo šķirni. Caur kultūra augu plānu mēs pievienojam arī tātad pasēju, ja tāda ir bijusi, izvēlamies kultūra augu, izvēlamies šķirni, ja vēlamies, protams,
Un varam redzēt to, ka tā ir pievienota pasēja. Ļoti līdzīgi ir arī ar starpkultūru. Piemēram, trešajam laukam mums ir bijusi starpkultūra, to mēs ievietojam ar šejieni. Un līdzīgi ar uzdevumiem ir arī ar starpkultūru. Ja mēs vēlēsimies pievienot uzdevumu, ka ir bijusi starpkultūras sēšana, bet starpkultūra nav norādīta šeit, tad šis uzdevums mums vienkārši nepastāvēs. Viņš būs pelēks un viņu nebūs iespējams uzspiest. Tāpēc pirms tam mēs ievietojam starpkultūru, pieņemsim baltais amoliņš, izvēlamies šķirni, un te varam redzēt to, ka tā tad ir ievietota starpkultūra. Kultūra augu plānā, tātad šobrīd mēs esam detalizētajā pārskatā. Ja es būtu iepriekšējās sezonas lietojusi programmatūru, arī šeit man tātad būtu atzīmējušās kultūras, bet pieņemsim, iesim uz pagātni. Tā, redzu, ka ir bijis arī kāds jautājums. Tā. Jā, ar kompanjonu augiem uz šo brīdi ir tā, ka, diemžēl, tāda opcija mums nepastāv, bet mēs strādājam pie tā. Ir bijuši ieteikumi, ka šādu tātad opciju un iespēju vajadzētu pievienot. Uz šo brīdi, diemžēl, mēs kompanjonu augus liekam zem pasējām, līdz šī opcija nav pieejama. Bet pie tā mēs strādājam, un kaut kad drīzumā tātad kompanjonu augus būs iespējams pievienot. Jā, tātad devāmies uz pagātni, un tātad, kā jau minēju, es iepriekš būtu lietojis programmatūru, te mums jau viss būtu pilns, un mēs varētu redzēt šo te humusa balanci. Kā varam, piemēram, redzēt trešajā laukā, mums ir -1. Ja, piemēram, mums iepriekš tur būtu citi kultūra augi, varam redzēt to, ka mums arī šī te balance tātad pielāgojas. Nu, lūk, tādā veidā mēs tātad varam sekot šim cipariņam līdzi, un ejot uz nākotni, mēs arī viņam varam sekot līdzi, bet jau plānojot turpmāko augu seku, lai tātad redzam, ka te mums jau ir sarkans, lai viņš mums būtu Norbas robežās. Tātad mēs varam plānot un skatīties, kā jau šis te cipariņš variē. Tādā veidā plānojot mūsu augu seku. Tas arī ar kultūra augu plānu būtu viss. Uzdevumu pievienošana. Tā, dosimies uz uzdevumu pārskatu un redzēsim to, ka jau kaut kādus uzdevumus es pagājušajā gadā esmu veikusi. Pastāstīšu arī par filtrēšanu. Ir tātad situācijas, kad šeit ir piemēram nevis 75 uzdevumi, bet 503,000. Tātad kādu konkrēto uzdevumu mums ir ļoti grūti atrast. Tādās situācijās mēs tātad atzīmējam, piemēram, ka mēs vēlamies atrast uzdevumu par ziemaskviešiem, vēlamies atrast pamatkultūra auga sēšanu, uzdevumam jābūt pabeigtam, un, piemēram, ka to darījis ir vilnis. Esam ievietojuši tātad filtrus un spiežam meklēt uzdevumus. Un redzam to, ka ir atrasti 5 uzdevumi, kas atbilst mūsu filtriem. Un te jau mēs varam tātad strādāt ar tiem 5 uzdevumiem, kurus jau mēs tikko esam atlasījuši. Līdzīgi ir arī tad, ja mēs vēlamies tātad iegūt atskaiti tikai par kādu konkrētu uzdevumu. Mēs atlasam viņu caur filtriem un uzspiežam te uz XLS failiņa. Uzspiežot virsmu, mums lejuplādējas Excel fails tikai ar šiem te konkrētajiem uzdevumiem. Ar šo te iespēju lejuplādes ir arī citur. Piemēram, mēs arī varam laukus importēt Excel failā, tāpat arī kultūra augu plānu uzdevumus un arī noliktavu. Un visas šīs atskaitītes mums ir Excel formā. Tā, tas jau būs ar filtrēšanu. Tagad parādīšu, kā var ātrāk pievienot uzdevumus. Tātad ejam uz moduli uzdevumi, apakšsadaļa pievienot uzdevumu, un, piemēram, mēs zinām to, ka visus vasaras kviešus mēs esam reizē apstrādājuši, kad ir veikta, pieņemsim, sēšana un ražas novākšana, un tad mēs to esam darījuši uz visiem laukiem reizē. Tad mēs, pieņemsim, atzīmējam vairākus uzdevumus laukus kopā, spiežam pievienot uzdevumu, un tā tad atlasam šo te akmeņu lasīšanu, pieņemsim, aršanu,
pamatkultūra auga sēšanu. Ko mēs vēl varam pielikt? Augu aizsardzību. Piemēram, šos visus 4 uzdevumus esmu veikusi reizē uz visiem 4 laukiem. Tāpēc mēs arī esam atzīmējuši viņus visus kopā. Maza piebildīt arī šeit, lai iekonomētu laiku un nevajadzētu visu laiku meklēt meklētājā vai tīt uz leju un meklēt konkrēto uzdevumu. Katram mums aktuālajam uzdevumam mēs varam iezīmēt zvaigznīti, jo, piemēram, mēdz būt, ka mums tā tad nav aktuāla pļaušana vai skābarības novākšana, tad mēs pieņemsim, bet ir aktuāla tā tad, piemēram, šļūkšana, mēs viņu atzīmējam, un ar šīs zvaigznītes palīdzību šī šļūkšana mums jau parādīsies mums aktuālajos uzdevumos. Tad, kad esam izvēlējušies uzdevumus, spiežam tālāk. Un te tā tad varam redzēt, ka ir visi mūsu atlasītie uzdevumi. Un tā pie vienas reizes mēs tā tad varam atzīmēt visu vajadzīgo informāciju. Te mums ir arī tāda iespēja, kā pievienot aprīkotās tehnikas vienības. Tā kā man tā tad uzņēmumam ir pievienotas, pieņemsim, traktori, tad mēs arī viņu varam izvēlēties. Nākošajā solītīs arī parādīšu, kā var šīs tehnikas uzņēmumam norādīt. Tātad norādam lauktehniku, ja ir norādam aprīkojumu, ieliekam, pieņemsim, ka status ir pabeigts, šo uzdevumu darījis ir Vilnis, piemēram, 1. aprīlī. Ja uzdevums ir beidzies tajā pašā dienā, viņš automātiski ieliek to pašu dienu, bet ja viņš ir darījis, pieņemsim, šo uzdevumu 2 dienas, tad ieliekam datumus 1 līdz 2. Līdzīgi ir arī ar aršanu, ka status ir pabeigts, darījis to ir kāds cits, tas jau ir darīts 8. datumā, un šeit mēs varam norādīt arī augsnes apstrādes dziļumu, 530 centimetri. Tas pats ir arī ar pamatkultūra auga sēšanu. Kultūra augu mums atsevišķi norādīt nevajag. Viņš ieimportējas tātad no lauku sadaļas, kur jau esam norādījuši kultūra augu pateicoties lauku importam. Te varam izvēlēties arī šķirni, sēšanas devu, un tātad ievietojot sēšanas devu, viņš automātiski izrēķina tātad izlietotā produkta daudzumu uz mūsu tātad šiem hektāriem. Tas pats arī ar tehnikas vienībām, uzdevums pabeigts, darīja Vilnis 15. datumā. Savukārt ar augu aizsardzību ir tā, ka tātad mums ir nodaļa noliktava, un tātad noliktava ar uzdevumu šo nodaļu ir sasinhronizētas. Tātad viss, ko mēs darām, pieņemsim ar auga aizsardzību, parādīsies arī noliktavā. Bet ļoti svarīgi ir tas, ka, pieņemsim, mēs šeit pievienosim, atzīmēsim auga aizsardzības līdzekļus, ka mēs esam izmantojuši, pieņemsim šo pirmo produktu. Lai viņš norakstītos no noliktavas, svarīgi ir tas, ka noliktavā šī produkta pievienošanas datums ir pirms uzdevuma veikšanas. Tātad, ja mēs veicam uzdevumu 23. aprīlī, ir ļoti svarīgi norādīt to, ka produkta ienākšanas datums ir jebkura cita diena pirms šī 23. Jo, ja noliktavā būsim pievienojuši produktu pēc uzdevuma, viņš nenorakstīsies. Tātad te mēs arī ieliekam devu, automātiski aprēķinas daudzums, varam pievienot arī tehniku, sarakstīt tātad tvertnes maisījumus un tilpumus un visu citu informāciju. Un tātad esam pārskatījuši uzdevumus un spiežam apstiprināt. Tā, te mums vēl joprojām stāv mūsu atlasītais filtrs, to mēs noņemsim un atjaunosim. Un varam redzēt to, ka tātad iepriekš mums bija 75 uzdevumi, šobrīd ir 99. Tādā veidā mēs ar palielam vienu darbību esam savietojuši informāciju par 4 uzdevumiem uz vairākiem laukiem uzreiz. Ātri parādīšu arī par tām lauktehnikas pievienošanām. Kā mēs varam tātad pievienot lauktehniku uzņēmumam? Spiežam šeit virsū augšā, tad mums ir iestatījumi un dodamies uz pamatlīdzekļiem.
Te varam redzēt to, ka caur pamatlīdzekļiem tātad esmu pievienojusi savam uzņēmumam 2 traktorus, arklu un arī kalti. Tātad te mēs droši, kā tas ir izdarāms, izvēlamies to, ka vēlamies norādīt pie lauktehnikas vēl kādu traktoru, spiežam, tātad varam ievadīt vienības nosaukumu, tipu, tātad tas ir traktors. Droši varam savadīt arī informāciju par apdrošināšanu un amortizāciju, bet tas nav tā kā obligāts punkts. To vadam tikai tad, ja mēs gribam. Un tātad te ieliksim kaut ko un spiedīsim pievienot jaunu. Un pievienot jaunu, kur jau varam redzēt, ka mums ir pievienots uzņēmumam vēl viens traktors. Un pēc tam jau caur uzdevumiem mēs varam norādīt, ka, piemēram, konkrēto uzdevumu ir veikusi konkrēta tehnikas vienība. Līdzīgi arī ar aprīkojumu un, pieņemsim, kalti, ja vēlamies pievienot. Informāciju varam pievienot arī par aizdevumiem, kūtsmēsliem un darbiniekiem. Ienāk arī ļoti bieži jautājumi, tātad, kā mēs varam pievienot jaunu darbinieku. Tas notiek caur tātad iestatījumiem, darbiniekiem un pievienot jaunu darbinieku. Bet tātad rūpīgi skatāmies to, cik tātad darbiniekus mēs varam pievienot uz mūsu konkrētā plāna. Tātad ienāk jauns darbinieks, spiežam pievienot, ieliekam pieņemsim vārdu Jānis Ozols, atzīmējam, vai viņam ir aktīvs konts vai nē, šobrīd liksim, ka nē, un pievienojam jaunu. Un varam redzēt to, ka mums jau ir jauns darbinieks ar amatu darbinieks. Ja mēs būtu uzlikuši to, ka mums, pieņemsim, ir aktīvs konts, tad mēs viņam tātad arī izveidojam kontu ierakstot e-pastu, telefonu numuru, paroli un varam izvēlēties arī amatu. Un te jau mēs redzam katru amata aprakstu un kas ir katra tātad amata funkcijās. Tā, tas būtu par iestatījumiem. Iestatījumos mums ir arī vispārīgi iestatījumi par valodu, par uzņēmumu un tā tālāk. Zem uzdevumu sadaļas mums ir arī tāds foršs modulis kā lauku apsekošana. Tātad, kā strādā lauku apsekošana? Tātad, ierakstus mēs pievienot caur mājaslapu nevaram, to mēs darām caur aplikāciju. Kā tas ir darāms? Tātad, ielogojamies aplikācijā caur telefonu, nezinu, vai varēs redzēt, tātad atveram mapi, izvēlamies konkrēto, sekundīti, lādējas. Tātad izvēlējāmies mēs konkrēto lauku un spiežam mazo zaļo plusiņu stūrī. Un tālāk mums jau ir pa vidu lauka apsekošana. Tālāk mums prasa tātad sistēma atzīmēt mūsu konkrēto atrašanās vietu. Mēs atzīmējam atrašanās vietu un pierakstam, ka, piemēram, labība ir izkautusi. Iespēja caur šejieni mums ir pievienot arī attēlus, gan fotografējot, gan no kameras. Mēs pieņemsim, atzīmējam bildīti. Uzlikt mēs varam arī tātad laiku un datumu, kad mēs šos te novērojumus esam veikuši un saglabājam. Tātad tikko es esmu saglabājusi novērojumu, kā varam redzēt uz šo brīdi, tātad mums ir 2 ieraksti, bet tad, kad mēs jau atjaunosim lapu, mums jau būs 3, kuru es tikko esmu apstiprinājusi. Jā, tā ka kur mums jau ir šis te 3. ieraksts, kurā esmu atzīmējusi savu konkrētu atrašanās vietu, uzrakstījusi komentāru un pievienojusi arī bildi. Tādā veidā mēs tātad varam sekot līdzi tam, kas notiek uz lauka un vienā vietā tātad saglabāt visus mūsu novērojumus. Tā kā ar laiku novērojumi paliek daudz, arī šeit mums ir filtrs, kurā tātad mēs varam atzīmēt, vai mēs gribam redzēt visus darbiniekus vai kādu konkrēti, un arī tātad varam atzīmēt laika sprīdi, no kura mēs šos te novērojumus gribam redzēt, piemēram, no 16. līdz 30. Un filtriņš uzreiz ir aktīvs un redzam to, ka šajā laika posmā mums ir pievienots tikai viens uzdevums. Jā, lauku apsekošana ir arī aplikācijā, tātad caur mājaslapu mēs vienkārši sekojam līdzi un redzam ierakstus, bet savukārt jau caur telefona aplikāciju mēs pievienojam šos te novērojumus.
Tā ka caur datoru mēs viņus nevaram pievienot, tikai pārvaldīt un skatīties, un caur aplikāciju mēs viņus pievienojam. Tātad caur kartiņu atzīmējam konkrēto lauku, piespiežam zaļo plusiņu, uzspiežam lauku apsekošana, un tad jau fiksējam mūsu novērojumus. Tā, līdzīgi arī par fiksēšanas lietām zem uzdevumiem mums ir darba stundas. Tātad šajā modulī mums ir iespēja sekot līdzi mūsu darbiniekiem un plānot algas. Darba stundas var plānot gan paši darbinieki, gan arī jūs kā darba devējs. Jo arī caur aplikāciju darbiniekam ielogojoties, tur ir atsevišķs darba stundu modulis, caur kuru darbinieks tātad pievieno savu darba sākšanas laiku un beigu laiku, un tur viņam fiksējas nostrādātās stundas. Līdzīgi tāpat arī to var darīt caur datoru. Uz šo brīdi redzam to, ka mums ir pagaidām tikai viens ieraksts, ka Aivars ir strādājis 10 stundas no 6 rītā līdz 4 dienā. Ko viņš ir veicis, tas ir akmeņu lasīšana un kā notiek uzdevumu darba stundu pievienošana. Tātad spiežam pievienot laiku, atzīmējam konkrēto darbinieku, varam atzīmēt arī kādu darbu uzdevumu viņš ir veicis, atzīmējam darba dienu un darba dienas sākumu. Ieliksim, ka viņš ir strādāt 8 un beidzis darbu 3. Te mēs varam arī atzīmēt tātad konkrēto lauku, uz kura viņš ir šo tāršanas darbu veicis, pieņemsim kvieši vasaras, saglabājam, pieliekam piezīmes, ja vēlamies, un pievienojam laiku. Un redzam to, ka mums ir jauns ieraksts jau ar 7 stundām. Tātad te mums ir redzamas kopējās darba stundas, bet, piemēram, pievienosim, ka Vilnis ir veicis, pieņemsim, diskošanu datumā 17. darba sākuma laiks ir 9, beigu laiks ir 6, un darījām to uz lauka 52, saglabājam un pievienojam laiku. Te varam redzēt to, ka tātad kopējās mūsu visu darbinieku darba stundas ir 26, bet ja, piemēram, vēlamies redzēt tikai konkrētajam darbiniekam, cik darba stundas viņš ir nostrādājis, piemēram, šajā mēnesī, mēs atzīmējam datumu 1. aprīlis līdz 30. Atzīmējam, ka vēlamies redzēt tikai vilni, visus uzdevuma veidus un visus laukus un atskaiti mēs atjaunojam. Un te jau mēs redzam to, ka šajā mēnesī Vilnis ir nostrādājis 16 stundas. Jā, tā ka tas būs par darba stundām. Šo mēs varam darīt arī caur telefona aplikāciju, jo brīžiem darbiniekiem to var darīt ērtāk caur telefonu un aplikāciju. Tālāk dosimies uz telemātiku. Tātad šī funkcija mums ir pati jaunākā. Parādīšu, kā viņa arī darbojas, bet došos uz citu kontu, jo man, diemžēl, neviena savienojuma nav. Uz šo brīdi mums ir veicami savienojumi ar John Deere Operations centru un Navirex sistēmām. Tātad zinu, ka šim lietotājiem ir savienojumi veikti. Tātad dodamies uz telemātiku un savienojumiem. Te mēs redzam to, ka jā, ar John Deere mums savienojums ir veikts, tāpat kā ar Navirex sistēmu. Izveidojot šo savienojumu, mums automātiski nolasās tāda informācija kā lauktehnika. Redzam tātad tehnikas nosaukumu, to, ar kuru tātad sistēmu integrācija ir veikta. Var redzēt, ka pieņemsim šī lauktehnika nāk no Navireca, šīs atkal no John Deere. Te redzam tātad lauktehnikas tipu, dzinēja stundas, un te mums ir iespēja tātad atlasīt, vai mēs vēlamies redzēt konkrēto tehniku kartē. Par karti runājot, te mums ir karte, kurā tātad mēs varam redzēt konkrētās tehnikas atrašanās vietu. Tā, tūliņ arī ielādēsies. Informācija ir apjomīga, līdz ar to arī tā ielāde ir mazliet lēnāka. Bet jā, tad kopumā tas process ir tāds, ka veidojam savienojumu, un tad
nolasās mums lauktehnika un dodamies uz aktivitāšu vēsturi. Tā, pamēģināsim atjaunot. Tā, tūliņ jau būtu jābūt. Tātad te varam redzēt arī visas šīs minētās lauktehnikas, kurā mēs varam redzēt, kad tā konkrētā tehnika ir bijusi pēdējo reizi aktīva, kā arī tātad tehnikas atrašanās vietu. Tātad te mums arī kur ir visi datumiņi un laiki, kad pēdējo reizi kāds uzdevums ar tehniku veikts un kur tā visa tehnika atrodas. Tātad, kā minēju, tātad dodamies uz savienojumu, izveidojam savienojumu, importējas lauktehnika un tad dodamies uz aktivitāšu vēsturi. Tad, kad mēs to darām pirmo reizi, mums viņa ir jāizveido ar vienas pogas palīdzību, respektīvi, vai vēlaties izveidot aktivitāšu vēsturi, spiežam jā, un tad ieimportējas tātad visi veiktie uzdevumi ar šīm te ieimportētajām tehnikām. Tātad varam redzēt to, ka viņu ir daudz, 14 lapas, tātad visi uzdevumi, kas ir veikti ar šīm tātad importētajām tehnikām, šobrīd mums ir aktivitāšu vēsturē. Kā mēs ar viena klikšķa palīdzību varam pārvērst tātad aktivitāti par vēsturi? Piemēram, mēs vēlamies šo 30. augusta aktivitāti pārvērst jau par uzdevumu mūsu sistēmā, mēs uzspiežam virsmu un vienkārši uzspiežam pārvērst par uzdevumu. Te mēs izvēlamies tātad 30 centimetru, pieņemsim, ka tā ir bijusi aršana. Pieliekam, ka tātad mūsu sistēmā tas jau būs aršanas uzdevums, status mums būs pabeigts, jo tas bija 23. gadā. Automātiski mums ieimportējas arī datumi, bet, ja gribam, mēs droši viņus varam mainīt, varam atzīmēt arī konkrēto darbinieku, kurš ir uzdevumu veicis, varam mainīt arī uzdevumu platības, varam redzēt, no kuras sistēmas ir pārnācis uzdevums, varam mainīt arī dziļumu un pievienot tātad tehnikas. Tad mēs spiežam tālāk izveidot uzdevumu, un tad jau palielam ar viena klikšķa palīdzību aktivitātes vēsture jau būs ieimportējusies uzdevumos kā aršanas uzdevums. Tas tā īsumā par telemātiku. Pēdējā nodaļa, par kuru mēs šodien vēl runāsim, būs noliktava. Tātad dosimies uz noliktavas pārskatu. Tātad te varam redzēt to, ka noliktavā esmu pievienojusi jau daudz un dažādus produktus, bet kā to darīt? Tad ienāk mums pavadzīmīte ar vairākiem produktiem, un mēs gribam, lai tātad e-agronomu noliktavā arī šie produkti ir. Mēs dodamies uz zaļo pogu, tātad pievienot produktu. Te mēs atzīmējam produkta saņemšanas datumu. Tā kā šobrīd esmu 23. sezonā, atzīmēsim 23. un pieņemsim, ka produkts mums ir ienācis 1. martā. Ja gribam, varam ievietot arī pavadzīmes numuru, bet, kā redzam, tas nav obligāti, kā arī pavadzīmes datumu. Pieņemsim, ka tātad ienācis produkts mums ir martā, bet pavadzīme mums ir bijusi 24. aprīlī. Un tad caur šejieni mēs pievienojam produktu. Tieši tāpat kā ar šķirnēm ir arī ar produktiem. Ja nu gadījumā ir tā, ka kāds produkts mums sistēmā nav, droši caur šo teikumiņu spiežot virsū, jūs varat uzrakstīt mums ziņu un pateikt sveiki, tāda un tāda augu aizsardzības līdzekļu sistēmā nav, vai var pievienot. Un mēs arī tad uzreiz iesim un pievienosim produktu sistēmai. Tad, piemēram, esam saņēmuši kādu mēslojumu, pieņemsim, NPK, daudzums, pieņemsim, 100 litri, 10, pievienosim vēl kādu produktu, jo zem vienas pavadzīmes bija vairāk kā viens, ir ienācis arī augu aizsardzības līdzeklis, spiežam parādīt visu, varam meklēt gan tinot, gan rakstot konkrētu nosaukumu, piemēram, labi, pieņemsim, tā. Pieņemsim, šis mums ir ienācis. Liekam arī, cik litri. Varam mainīt arī tātad mililitri vai litri tie ir bijuši. Un varam tātad ierakstīt cenu un automātiski tātad aprēķinas izmaksas. Pievienosim vēl kādu produktu. Pieņemsim, zem tās pašas pavadzīmes bija degviela, dīzelis, daudzums 1000 litri un cena. Un tad redzam to, ka ir automātiski izrēķinājusies kopējais pavadzīmes tātad summa. Mēs viņu saglabājam.
un redzam to, ka tātad visi mūsu pievienotie produkti ir sistēmā. Iepriekš minēju par tātad datumiem un uzdevumiem. Redzam to, ka pieņemsim, esam pievienojuši NPK, mums ir litros 2100, un tātad pavadzību esam pievienojuši tajā 1. martā. Kā piemērs, tātad caur uzdevumiem mēs tātad pievienosim kviešiem, tātad pievienosim uzdevumu, tā būs mēslošana, spiedīsim tālāk, un te jau mēs liksim klāt šo te NPK produktu, kurš arī ievietojot pareizos datumus, tātad mums norakstīsies no noliktavas. Pievienojam produktu, te mēs atzīmējam, pieliekam tātad šo NPK, ieliekam devu, automātiski viņos hektāriem aprēķinās, ieliekam, ka uzdevums ir pabeigts, to ir darījis Vilnis, un tātad datumu mēs ieliksim jau pēc šīs pavadzīmes saņemšanas. Produktu mēs saņēmām 1. un piemēram, ka darbu darījām 22. Pārskatam uzdevumu, apstiprinam, dodamies atpakaļ uz noliktavas pārskatu. Tā, atjaunosim. Tā, izstāsta, ka tā, es ieliku 24. gadu. Ļoti labs piemērs, te mēs pamainīsim, jo tas bija 23. gada marts, saglabāsim. Jā, un pēc tam jau tātad pievienojot uzdevumus, datumā pēc tam tātad būs jau izējošais daudzums. Tagad esmu sajaukusi datumus, diemžēl tagad mēs neredzēsim šo te visu procesu, bet tātad pievienojam pavadzīmi, ievadam datumu, pēc tam mēs ieliekam uzdevumu, atzīmējam jau uzdevumu pēc pavadzīmē norādītā, un tad jau parādās konkrētais uzdevums un izējošais daudzums. Tā, nevaru nevienu piemēru parādīt, jo neesmu veikusi uzdevumus. Bet jā, tātad izējošais daudzums mums jau būs sarkans ar mīnus zīmi, par to var neuztraukties, nekādas kļūdas tās nav, bet vienkārši tātad ar mīnus un sarkanu mēs norādam to, ka mums ir tātad izējošais daudzums no uzdevumiem. Tad, kad mēs pievienosim uzdevumu, tā arī uz apakšu pieņemsim būs mēslošana, uzspiedīsim virsū, un tad arī būs tā, tad redzēsim šī uzdevuma detaļas. Tā zaļmēslojuma papuve. Zaļmēslojuma papuvi mēs norādam kā zaļmēslojumu zem kultūrauga. Mums atsevišķi tāda kultūrauga kā zaļmēslojuma papuves nav, bet dodoties uz taviem laukiem, ja mums ir tātad jānorāda kultūra, tā, paņemsim laukā 25, kultūraugs mēs norādam vienkārši zaļmēslojumu. Tas pie mums būs kā zaļmēslojuma papuve. Tā. Nu tā, pa lielam par noliktavu tas arī būtu viss. Tātad rūpīgi skatāmies ievietot daudzumus. Ja esam pieļāvuši kļūdu un gribam kaut ko izdzēst, te mums ir arī zīmolītis. Piemēram, mums tomēr nav ienākuši tie cietie kvieši, spiežam zīmolīti, izdzēšam ārā un redzam to, ka cieto kviešu mums vairs nav. Tieši tāpat ir arī noliktavā, te mēs varam tātad uztaisīt skaistu Excel atskaitīti, kurā tātad mēs arī varam pievienot vai izdzēst kādu konkrētu ierakstu. Nu tā, pa lielam ejot tā pāri, viss būtu pastāstīts par to, kas jau jums pēc anketas apkopošanas likās aktuāli. Vai ir vēl kādi jautājumi? Droši var rakstīt un arī skaļi jautāt. Uz šo brīdi tā. Jā. Jā, tātad jautājums par mazajiem atlikumiem, arī tas uz šo brīdi ir pacelts.
atbilstošajai komandai, jo tas tiešām bišķiņ sajauc visu to sistēmu, jo, diemžēl, viņu tā norakstīt nevar tos 0,000, bet kolēģi pie tā strādā, jo tā tiešām ir palikusi par nopietnu problēmu. Tā ka tad, kad tā problēma jau tiks atrisināta, tad jau mēs arī padosim ziņu, jo šobrīd tas ir ļoti svarīgi. Uz šo brīdi, diemžēl, tam atlikumam jāpaliek tādam, kāds viņš ir, bet strādājam pie tā, lai tātad šos te 0,0025 varētu nomīnusot. Tā, zaļmēslojums tiek pievelts. Paskatīsimies, kas par uzdevumiem mums ir. Tā, nav mums zaļmēslojuma, bet... Nu, pēc būtības pievelšanas uzdevums mums ir. Ir jautājums par to, vai viņu var pievienot zaļmēslojuma kultūras laukam. Labdien, es ieslēgšu mikrofonu. Jā. Tas ir jautājums tur, kur tas saistībā ar oglekli visdrīzāk sasiesies, kad izvēlās kultūra augu zaļmēslojums, un šis saistībā ar to zaļmēslojumu papuvi. Jā. Bet tiešajā sējā to zaļmēslojumu pēc tam neviens biomasu neiestrādā augsnē, jo ir 4 izvēles. Biomasa iestrādāt augsnē pirms ziedēšanas, biomasa tiek iestrādāt augsnē pēc ziedēšanas, zaļināšana iestrādāt augsnē, un 4. ir tikai saknes palikušas augsnē, bet, teiksim, tiešās sējas gadījumā viss palika augsnē un virs augsnes, un nekas tur netika novākts, un nu, jā. Viss ogleklis paliek uz augsnes un netiek mineralizēts. Jā, un jautājums ir, vai var pievienot uzdevumu pievelšanu uz šī lauka? Nē, jautājums ir, ko norādīt kultūra augu plānā, jo tas stipri ietekmē oglekļa uzkrāšanu. Nu, tādas iespējas vienkārši nav, kad tiek atstāta visa masa uz augsnes neiestrādājot. Iestrādājot, notiek mineralizēšanās, notiek oglekļa izdalīšanās, mikrobioloģijas bojāšana un tā tālāk. Jā. Vienkārši nav iespējas, un tas arī ne tikai zaļmēslojumam, arī jebkam citam. Tā būtu jauna uzdevuma pievienošana. Nē, es pašlaik esmu vispār kultūra augu plānā. Nu, tas, ka tur norādīt to, ka visa tā masa paliek atstāta. Jā. Par oglekli runājot, šī informācija būs jānorāda atsevišķi oglekļa rīkos, bet par to, ka nevar tātad norādīt sistēmā, es to piefiksēšu, paskatīšos, un ja nu gadījumā tātad es neatradīšu citu iespēju, kā to norādīt, tad to arī nodošu attiecīgajai komandai kā ieteikumu. Jā, jo tas pats ir arī tam, ko ieteicāt iepriekš kompanionu augus norādīt kā starp to pasēju. Piemēram, manā gadījumā. Ko? Es saku, tā gluži nav pareizi darīt, es to ļoti labi saprotu. Jā, bet arī tajā gadījumā, ka manā piemērā tas kompanionu augs paliek un viņš rudenī aug un viņš netiek ne iearts, ne novākts, viņš tiek vienkārši pa viņu nomiglo un pa viņu iesēja nākošo kultūru vai tajā pašā rudenī vai nākošajā pavasarī. Citreiz tas ir āboliņš, citreiz tas ir vīķis vai ziemas vīķis, un līdz ar to, jā, tas tīri, nu, tā, teiksim tā, bez kā pilnīgs no-tilleris, joprojām nepatīk tas vārds aramzeme, jo, nu, tur pa lielam nekas netiek augsnē iestrādāts. Jā, tā ir. Bet es piefiksējuši jautājumu. Tātad, ja tiešām šīs opcijas nav, es vēl pāriešu pāri, tad es viņu ieteikšu kā ieteikumu, lai komanda tātad pie tā strādā, lai tātad šo te opciju pievienotu tieši tāpat kā kompanionu augu. Bet pie tā jau zinu, tas ir kā ieteikums jau kādu laiciņu, tā ka kaut kad drīzumā tam būtu jābūt. Jā. Tā, vai ir vēl kāds jautājums? Tā izskatās, ka jautājumu mums vairs nav. Ja nemaldos, visi laikam ir atbildēti.
Paldies, ka piedalījāties apmācībās un uz šīs te nobeiguma nots. Tātad vēlos pastāstīt arī par programmatūras akciju, kura mums aktivizējas šodien un būs aktuāla mēnesi, tātad precīzāk līdz 31. maijam. Un tātad vēlamies piedāvāt jums iespēju, kā samazināt saimniecībā izmaksas. Un, lai to darītu, tātad viss, kas jums ir jādara, ir jāiesaka e-agronam draugam, radiniekam vai paziņam. Un par to jūs iegūsiet 20% atlaidi par abonementu. Tātad, ja vēlaties pieteikt draugu sistēmas lietošanai, droši rakstat vai uz Latvijā etagronom.lv vai zvanat arī uz klientu apkalpošanas numuriņu, un tad šo te akciju jūs arī izmantosiet. Tātad par to, ka esat piesaistījis draugu e-agronomam, iegūsiet 20% atlaidi programmatūrai gan jūs, gan jau šis te draugs, kurš būs jauns e-agronom lietotājs. Un atlaidīta tātad, vai precīzāk akcija būs spēkā līdz 31. maijam. Tā ka jā, ja jautājumu vairs nav, domāju, ka mēs arī varam tikšanos beigt. Tā. Jā, redzu to, ka jautājumi nebūs. Paldies tad par pievienošanos, un tad jau līdz saziņai arī pēc tam un tālāk. Tā ka droši, ja ir radušies jautājumi, bet negribējās uzdot tagad tikšanās laikā, droši var rakstīt arī uz e-pastu vai uzzvanīt uz klientu apkalpošanas numuru, tad atbildes uz jautājumiem mēs arī sniegsim. Tāpat kā arī šo te atbildi uz pēdējo jautājumu, kuram atbildi īsti nevarēju pateikt. Tā ka arī atbildi uz šo jautājumu es sniegšu. Tā ka droši, ja ir jautājumi, pēc tam arī rakstat zvanāt. Paldies un visu labu!